Puiši, ir pienācis laiks uzdot jautājumu, vai Irānas Islāma Republika tiešām var krist? Un atbilde ir jā, bet tikai tad, ja Amerikas Savienotās Valstis nepielaidīs to pašu kļūdu, ko tās pieļauj jau 23 gadus, atkāpjoties tieši tajā brīdī, kad beidzot ir iegūšas ietekmi pār Irānu. Šonedēļ ASV uzsāka projektu ar nosaukumu Project Freedom, un tas bija ģeniāli. Varbūt pirmo reizi vēsturē amerikāņu karakuģi fiziski pavadīja kuģus cauri Hormuza šaurumam, ļaujot naftai iziet cauri ūdensceļam, kuru Irāna kopš kara sākuma ir bloķējusi. Tas nostrādāja, kuģi tika cauri, Irāna to nevarēja apturēt. Un apvienojumā ar jau esošo jūras blokādi, kas smacēja Irānas naftas eksportu, šis bija brīdis, kad Irānas Islāma Republika patiešām sāka izjust laika trūkumu. Un tomēr pēc 24 stundām Trumps to aptur uz laiku. Šodien mēs sapratīsim, kāpēc Project Freedom bija tik bīstams Irānai un kāpēc atkal tieši tad, kad mums gandrīz ir priekšrocības, mūsu vadība atkāpjas. Laipni lūdzam IRK šovā kanālā JNS TV. Ķersimies klāt! Tātad, kad ASV un Izraēla uzsāka operāciju Operation Epic Fury 28. februārī, lielākā daļa pasaules koncentrējās uz aviācijas triecieniem, bumbvedējiem, bunkuru iznīcinātājiem, kodolobjektiem un visu, kas notika, uz dramatisko redzamo daļu. Taču klusībā Amerikas Savienotās Valstis darīja arī kaut ko tādu, kas pēdējo 40 konfrontācijas gadu laikā ar Irānu nebija noticis. ASV jūras spēki sāka bloķēt Irānas ostas, fiziskas blokādes. Tā vietā, lai tikai piemērotu sankcijas un sūtītu draudu vēstules, reāli kara kuģi tika novietoti pie Irānas piekrastes ūdeņiem, apturot kuģus, kas mēģināja iebraukt vai izbraukt. Lai saprastu, kāpēc tas atšķirās no visa iepriekšējā, ir jāsaprot, kā Irānas Islāma Republika izdzīvo. Redziet, režīms dzīvo no naftas, un tā nav metafora. Es domāju burtiski, naftas ieņēmumu finansē revolucionārās gvardas biznesa impērija, kas kontrolē apmēram pusi no Irānas ekonomikas. Tas finansē drošības spēkus, tas finansē basidžu miliciju, kas apspiež protestus ielās. Tas nodrošina algas bruņotajiem vīriešiem, kuri uztur garīdzniecības varu. Sankcijām, lai cik stingras tās arī būtu, vienmēr bija savi griesti. Irāna varēja novirzīt naftu caur starpniekiem. Tā varēja pārdot to ar atlaidi Ķīnai un Indijai. Tā varēja izmantot čaulus uzņēmumus un draudzīgas ostas apvienotajos Arābu Emirātos, lai turpinātu naudas plūsmu. Tas nebija ideāli, jā, viņu ekonomikai tas bija ļoti slikti, jā, sāpīgi, jā, bet to varēja pārdzīvot. Viņu režīms ar to ir izdzīvojis jau gadiem. Jūras blokāde ir citāda, un ne tikai pēc mēroga. Redziet, jo jums ir milzīgi daudz fiziskas naftas, jūs nevarat izmantot tikai čaulus uzņēmumus, lai to pārvietotu. Īpaši, ja jums pretī stāv raķešu iznīcinātāja kuģis. Blokāde izveidoja fizisku sienu starp Irānas naftu un pārējo pasauli. Skaitļi, kas parādījās nākamajās nedēļās, bija satriecoši. Irānai bija 184 miljonu barelu naftas, kas stāvēja uz tankuģiem un nekur nekustējās. Padomājiet tikai par šo fizisko uzkrājumu. 60 miljoni no šiem bareliem bija fiziski iesprostoti Persijas līcī. Vēl 124 miljoni bija noenkuroti pie Ķīnas krastiem. Pircēji vēlējās šo naftu, bet viņi baidījās no ASV sekundārajām sankcijām un neuzdrošinājās tai pieskarties. Šī blokādejā tā katru dienu Irānai atņēma aptuveni 400 līdz 500 miljonus dolāru. Un tas pats par sevi jau ir diezgan būtiski. Bet notiek kaut kas daudz nozīmīgāks. Redziet, Irānas naftas krātuves gan krastā, gan peldošajos tankuģos tuvojās 100% kapacitātei. Kad tās būs pilnas, Irānai nāktos darīt kaut ko, kas izklausās tehniski, bet patiesībā ir diezgan katastrofāli. Viņiem nāktos slēgt aktīvās naftas urbumus. Lūk, kāpēc tas ir svarīgi. Tāda veida nobriedušajos naftas laukos, kādus pārvalda Irāna, urbumu slēgšana nenozīmē vienkārši uzlikt visam pauzi. Pazemes spiediens, kas miljoniem un miljoniem gadu laikā uzkrājies un spiež naftu uz virsmu, izzūd, kad urbums tiek aizvērts. Tas var nekad vairs neatgriezties. Ja šī blokāda turpināsies, Irāna var zaudēt pastāvīgi 300 līdz 500 tūkstošus barelu dienā no savas ražošanas jaudas. Tas nav slikts ceturksnis vai dažu 100 miljardu dolāru zaudējums. Tie ir 9 līdz 15 miljardu dolāru gada ieņēmumi, kas būs zaudēti uz visiem laikiem, neatkarīgi no tā, vai līgums tiks parakstīts. Starp citu, analītiķi lēš, ka termiņš ir no 15 līdz 60 dienām, kas nozīmē, ka ja šī blokāde turpinātos vēl 15 līdz 60 dienas, viņi zaudētu savu naftas ieguves jaudu. To pašu naftas ieguves jaudu, kas viņiem dod iespēju algojot Irānas Islāma Republikas bruņotos vīrus, kuri apspiež Irānas tautu. Nafta, kas finansē vēl daudz vairāk, jo šī nauda neplūda tikai pie bruņotajiem vīriem. Režīms nepastāv tikai tāpēc, ka irāņi viņus mīl. Tas pastāv, jo drošības aparāts tiek apmaksāts. Revolucionārās gvardas komandieriem ir ekonomiskas impērijas, parastajiem karavīriem ir algas.
Ielenktajiem milicijas vīriem ir pabalsti, tā viņi tos tur kontrolē. Viņi padara finansiāli izdevīgu būt daļai no islāma režīma un gandrīz neiespējami darīt jebko citu. Bet tagad šī nauda pazūd. Starp citu, ir sākušas parādīties ziņas, ka parastās armijas vienības nav saņēmušas saldu mēnešiem ilgi. Ne Irānas revolucionārā gvarde. Viņi vispirms aizsargās savu naudu. Parasti karavīri, cilvēki pašā lojalitātes ķēdes apakšā. Izraēlas izlūkdienesta amatpersona, uz kuru šonadēļ atsaucās ziņojumos, novērtēja, ka, ja blokāde turpināsies, Islāma republika nespēs izdzīvot līdz 2026. gadam, kas ir tikai vēl 8 mēneši. Pirmo reizi 46 gadu laikā laiks nestrādā tikai pret rietumiem. Tas strādā arī pret Teherānu. 4. maijā Trumps paziņoja par Project Freedom. Šīs misijas ietvaros izmantoja ASV militāros spēkus, lai pavadītu komerckuģus cauri Hormuza šaurumam, kuru Irāna zināmā mērā bloķē kopš kara sākuma. 20,000 jūrnieku no 87 valstīm ir iestrēguši kuģos Persijas līča iekšienē. Kuģošanas satiksme ir samazinājusies līdz 5% no pirmskara līmeņa. ASV degvielas cenas dažkārt pārsniedz $6 par galonu. Diemžēl tomēr eskortēt kuģis cauri šaurumam izklausās vienkārši, bet tā nav. Jo Hormuza šaurums, kā jūs droši vien tagad zinat, ir ļoti šaurs kuģošanas ceļš. Paši kuģošanas ceļi, kanāli, kas ir pietiekami dziļi tankuģiem, ir aptuveni 2 jūdzes plati katrā virzienā. Tas ir ārkārtīgi šauri. Irāna gadiem ilgi ir izvietojusi raķešu baterijas, ātrās uzbrukuma laivu eskadras, dronu palaišanas vietas un mīnas abos krastos, tieši ar mērķi apdraudēt jebko, kas pārvietojas pa šīm 2 jūdzēm. Kā jūs varat eskortēt kuģi cauri tam? Jūs nevarat vienkārši novietot eskadras mīnu kuģi blakus tam, kā miesas sarupes pavada kādu cauri pūlim. Ģeometrija vienkārši nestrādā. Nav vietas manevrēšanai, un eskadras mīnu kuģis, kas atrodas blakus tankuģim 2 jūdžu šaurumā, ir viegls mērķis. Patiesībā jūs izveidojat aizsardzības lietussargu. Iznīcinātāji novietojas tuvumā. Iznīcinātāji patrulē gaisā, nodrošinot pastāvīgu pārklājumu. Helikopteri no kuģu klājiem nodrošina tuvāk novērošanu un izlūkošanu, aizlidojot uz priekšu, lai vizuāli identificētu jebko tuvojošos. Droni novēro krastus, lai pamanītu palaišanas pazīmes. Tajā brīdī, kad Irāna palaiž jebko, raķeti, dronu vai ātrgaitas uzbrukuma laivu, kas dodas pretī komerckuģim, aizsardzības lietussargs to pārtver, pirms tas sasniedz mērķi. Un, protams, ir arī mīnu jautājums un to neutralizēšana. Komerckuģim pašam nav jābūt ar militāru aizsardzību uz klāju. Tam ir militāra aizsardzība apkārt, virs un priekšā. Konvoja eskorta modelis. Tieši tādu pašu pieeju ASV jūras spēki izmantoja Otrā pasaules kara laikā, lai aizsargātu kuģniecību Atlantijā no Vācijas zemūdenēm. Princips ir patiešām vienkāršs. Ja vēlaties trāpīt komerckuģim, vispirms ir jātiek cauri kara kuģiem, taču, lai šī aizsardzība darbotos, ir nepieciešams bāzes. Iznīcinātājiem ir vajadzīga vieta, no kuras pacelties un kur nolaisties. Uzpildes lidmašīnām ir nepieciešama vieta, no kuras darboties. Hormuza šaurumu ieskauj tādas valstis kā Saudarābija, Kuveita, Jordānija, Omāna, Katara un ASV ar visām tām ir militāras attiecības. Bet, un tas ir lielais bet, bez piekļuves šīm bāzēm lidmašīnas nevar laiku sasniegt šaurumu, lai būtu noderīgas. Tagad šī aizsardzība sabrūk. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi tam, kas notika tālāk, jo mēdī to attēlo tā, it kā Trumps vienkārši būtu izstājies. Bet, protams, viss ir sarežģītāk. Operācija pati par sevi bija reāla un tūlītēja. Tika izvietot vairāk nekā ducis kara kuģu. 15,000 karavīri, vairāk nekā 100 sauszemes un jūras bāzēta lidmašīna. 2 iznīcinātāji USS Truxtun un USS Mason šķērsoja šaurumu. Irāna izšāva raķetes, dronus un nosūtīja ātrgaitas uzbrukuma laivas, taču iznīcinātāji turpināja kustību. Katrs drauds tika pārtverts vai novērsts. 2 amerikāņu komerckuģi tika cauri, sekoja arī Maska kuģis. Tas izdevās. Pīts Heksets stāvēja pie Pentagona tribīnes un teica, Irāna nekontrolē šaurumu, un viņam bija taisnība, apmēram 24 stundas. Jo Project Freedom, neskatoties uz savu nosaukumu, nebija tikai humanitāra operācija. Tas bija arī tas, kas, ja tas būtu turpinājies, būtu padarījis blokādes vienpusējo spiedienu pastāvību. Padomājiet, ko nozīmētu ilgstošs Project Freedom. Šaurums ir atvērts pasaules kuģniecībai. Irānas ostas joprojām bloķē ASV jūras spēki. Visu pārējo valstu nafta plūst brīvi. Irānas nafta nekur nenonāk. Tas nav tikai 2 dienu ekonomisks strupceļš, kurā abas puses cīnās. Šis ir vienpusējs spiediens, tieši, ekskluzīvi un galīgi vērsti pret Irānu. Persijas līča valstis turpina pārdot naftu caur šaurumu. Āzija turpina saņemt savu enerģiju. Trumpa degvielas cenas samazinās, bet Irānas uzglabāšanas tvertnes piepildās. Tās urbumi tiek aizvērti, un revolucionārā gvarde pārtrauc maksāt algas, kas nozīmē, ka cilvēki nesaņem algu, un šie cilvēki kļūst dusmīgi. Kas nozīmē, ka pats par sevi iespējams Islāma republika varētu krist. Project Freedom nebija tikai pavadīšanas misija. Tas bija tas, kas būtu padarījis blokādi izšķirošu, un tad tas apstājās. Trumps sacīja, ka viņš apturēja Project Freedom, jo tika panākts liels progress vienošanās ar Irānu virzienā, bet tās nenotika tā.
Trumps paziņoja par Project Freedom, nesaskaņojot to vispirms ar Persijas līča valstīm. Saūda Arābija uzzināja par šo paziņojumu tāpat kā visi pārējie. Un Saūda Arābija, kurā atrodas Prinča Sultāna aviobāze un kura kontrolē gaisa telpu, kas ASV militāriem spēkiem nepieciešama darbībai reģionā, bija nikne. Bet ne tāpēc, ka viņi jebkādā veidā atbalstītu Irānu, bet gan tāpēc, ka viņi baidījās, ko Irāna varētu darīt viņiem atriebībā par operāciju, kurā viņiem nebija nekādas teikšanas. Persijas līča valstīm ir cauruļvadi un naftas termināļi. Viņi atrodas tieši pāri ūdenim no Irānas raķešu baterijām. Viņiem nākas uzņemties sekas par amerikāņu lēmumiem, par kuriem viņi netika konsultēti, un kuriem ir patiesi nopietnas sekas viņu valstīm. Saūdarābija kā atbilde apturēja ASV piekļuvi savām aviobāzēm un gaisa telpai. To pašu izdarīja arī Kuveita. Bez Saūdarābijas un Kuveitas bāzēm, lidmašīnām, kas nodrošina Project Freedom aizsardzības vairogu, iznīcinātājiem, degvielas uzpildes lidmašīnām, atbalsta lidmašīnām nebija no kurienes darboties. Nebija arī alternatīvu maršrutu. Trumps tad piezvanīja Mohamedam bin Salmanam. Zvans problēmu neatrisināja. Irānas uzbrukumi apvienotajiem Arābu Emirātiem tajā pašā laikā, protams, nebija nejaušīgi. Apvienotie Arābu Emirāti ir vareni, bet tie ir ļoti mazi, ļoti mazi, un tie nevar atļauties sākt pilna mēroga kāru ar vareno Irānu. Kāds sakars apvienotajiem Arābu Emirātiem ar Saūdarābiju? Atceries, Irāna ir izmantojusi Persijas līča valstis kā spiediena punktu pret ASV. Viņi zina, ka šīs valstis nevar atļauties būt daļa no kara, jo tas ietekmē viņa ekonomiku un turismu. Bet viņi negrasījās šobrīd izaicināt Saūdarābiju, kas ir milzīga. Tāpēc viņi izvēlējās apvienotos Arābu Emirātus kā brīdinājumu zīmi pārējām līča valstīm. Un viņi šo vēstījumu nodeva skaļi un skaidri. Operācija, kas tikko tika aprakstīta kā dzīvības un nāves jautājums, 20,000 jūrniekiem, un kuru Hegsets visu rītu aizstāvēja savā preses konferencē, fiziski vairs nebija iespējams turpināt. Tāpēc Trumps to pārvērta par diplomātisku žestu. Liels progress, darījums ir tuvu. Mēs ieturam pauzi, lai dotu mieram iespēju. Tomēr Irānas parlamenta spīkers savu atbildi angļu valodā ievietoja sociālajos tīklos. Operācija Trust Me Bro izgāzās. Irānas ārlietu ministrija šo Axios ziņojumu par it kā tuvo darījumu nodēvēja par operāciju Faksijos. Režīms precīzi zināja, kas bija noticis. Operācija nebija apturēta diplomātisku iemeslu dēļ. Tā tika apturēta, jo koalīcija, kas bija nepieciešama tās atbalstam, faktiski sabruka 24 stundu laikā. Tagad, un tas ir svarīgi, es vēlos būt godīga, jo stāsts nav tāds, ka Trumps būtu naivs vai viegli apmānāms. Viņš nav noticējis Irānas meliem. Stāsts ir daudz sarežģītāks. Trumpu spiež 3 faktori, kurām nav nekāda sakara ar to, ko Irāna piedāvā pie sarunu galda. Un Irānai nav jāizdomā šie spiedieni, jo tie jau pastāv. Irānai tikai jāpanāk, lai sarunas turpinās pietiekami ilgi, lai spiediens paveiktu savu darbu. Kādi ir šie spiedieni? Pirmais – degvielas cenas. Trumps kandidēja 2024. gadā solot, ka degvielas cena būs zem $2 par galonu 12 mēnešu laikā. Pašlaik degvielas vidējā cena pārsniedz $4. Mičiganā tā pieaug par 72 centiem vienas nedēļas laikā, Ohio vairāk nekā par 60 centiem. Šie ir svārstīgie štati. Senāta vēlēšanas būs jau novembrī. Aptaujas rāda, ka vairāk nekā 8 no 10 amerikāņiem uzskata, ka degvielas cenas apgrūtina viņu ģimenes budžetus. Lielākā daļa personīgi vaino Trumpu. Demokrātu kongresa vēlēšanās pašlaik ir vadībā ar 10 punktu pārsvaru. Pēdējo reizi demokrātiem tik liels pārsvars pirms vidustermiņa vēlēšanām bija 2006. gadā. Degvielas cenas ir visuzskatāmākais un visjūtamākais ekonomiskais rādītājs Amerikas politikā. Katrs vēlētājs tās redz katru dienu, 2 reizes dienā, uz zīmēm acu augstumā. Un šī šauruma slēgšana ir tiešais iemesls. Vienošanās, kas atver šaurumu, izraisa naftas cenu kritumu. Tirgi pieauga par 600 punktiem tajā dienā, kad Trumps paziņoja par lielu progresu. Labi? Tātad tas viņam rada nelielas problēmas. Otrs spiediens – vidustermiņa vēlēšanas. Republikāņi kontrolē pārstāvju palātu un senātu, kas nozīmē, ka viņi var izspiest cauri savus lēmumus. Vidustermiņa vēlēšanas gandrīz vienmēr ir referendums par pie varas esošo partiju. Nepopulārs karš un pieaugošas degvielas cenas 6 mēnešus pirms novembra ir ļaunākais scenārijs katram republikānim, kurš kandidē uz vietu, par kuru gaidām sīva cīņa. Kongresa republikāņi, kā ziņots, šo jautājumu ir tieši apsprieduši ar Trumpu. Politiskā matemātika ir vienkārša. Vienošanās, kas izbeidz karu un samazina degvielas cenas pirms vēlēšanu dienas, partija ir ārkārtīgi vērtīga, iespējams pat izšķiroša pārstāvju palātai, tāpēc spiediens uz to tikai pieaug. Tas mūs noved pie trešā spiediena – viņa mantojuma. Trumpa visa politiskā identitāte ir balstīta uz to, ka viņš ir darījuma meistars, kurš panāk to, ko neviens cits nespēja. Darījums, kas izbeidz karu ar Irānu, atver šaurumu, samazina degvielas cenas un neutralizē kodoldraudus, viņa skatījumā būtu lielākais diplomātiskais sasniegums jebkuram prezidentam vēsturē. Tas ir pat tiešām spēcīgs vilinājums. Nav cīniski to atzīt. Tas ietekmē, kā viņš uztver signālus no otras puses. Kad statnieki saka, ka ir panākts būtisks progress, Trumps patiešām vēlas, lai tas būtu taisnība. Un viņš ir ļoti ieinteresēts, lai tas viss būtu taisnība. Un papildus visam tam ir ļoti iespējams, ka daļa informācijas, ko viņš saņem no saviem padomniekiem, ir bijusi nedaudz maldinoša.
Vitkovs. Bet, man draugi, viss nav zaudēts. Jo paskatīsimies, ko Irāna dara šobrīd. Tā signalizē par gatavību vienoties. Ziņas tiek nodotas caur Pakistānas starpniekiem, tiek apspriests 14 punktu ietvers, Irāna izvērtē priekšlikumus. Tiek panākts progress. Tikmēr Irānas sarkanās līnijas nav pavirzījušās ne par centimetru. Bagātināšana nav apspriežama. Irānas krājumi paliek valstī. Irānas revolucionārā gvardes korpuss tikko ir paziņojis par jaunām nodevu procedūrām kuģiem šaurumā, kas nozīmē, ka Irāna šo ūdensceļu uzskata par savu suverēno teritoriju. Irānas parlamenta priekšsēdētājs publiski izsmeja Amerikas diplomātiju sociālajos tīklos. Starpnieki paziņo par progresu, kas viss ir muļķības. Irāna paziņo par nepakļaušanos. Abi šie procesi notiek vienlaikus, un tie nav pretrunā viens ar otru, jo viens ir domāts rietumu auditorijai, bet otrs vietējai auditorijai. Tāds ir šis triks. Tieši to Irāna arī vēlas. Redziet, Irānai ir stratēģija, ļoti vienkārša stratēģija. Izstāties un vilcināt sarunas, lai iegūtu sev laiku. Bet šis ir interesanti, jo šobrīd laiks varētu pat nestrādāt viņa labā, ja šīs blokādes turpināsies. Tāpēc viņi palielina spiedienu uz Trumpu, ceļot likmes, lai viņš izstātos no visa un parakstītu vienošanos. Irānas pieeja darījuma virzīšanai ir kāpēc parauga, un tāda tā ir bijusi pēdējos 25 gadus. Varbūt mēs izveidosim par to raidījumu. Paziņojiet mums komentāros zemāk, ja jūs to vēlētos. Bet Irānai nav īstas intereses slēgt vienošanos sarunu ceļā. Viņi vēlas no tā iegūt pēc iespējas vairāk, turpināt attīstīt savas kodolspējas, panākt sankciju atcelšanu un tā tālāk. Un turpināt sevi veidot kā teroristisku organizāciju. Tas, protams, Ameriku neinteresē. Bet kopumā mēs redzam daudz sarežģījumu šajā konkrētajā jomā. Vai ir iespējams, ka visas šīs bailes, ka varbūt Trumps atkāpjas, ir tikai lai ļautu vēl vienam bezprecedenta Trumpa un Netanjahu uzbrukumam Irānai, kad viņi to negaida? Jā, tas ir ļoti iespējams, jo visas šīs sarunas nav patiesas. Irānas sarkanās līnijas nav pavirzījušās ne par centimetru, un vienmēr viss atgriezīsies pie bagātināšanas jautājuma. Viņi nav gatavi atteikties no urāna, un tas ir tas, kas Amerikai ir nepieciešams. Tāpēc mums būs jāskatās, kurš piekāpsies. Starpnieki paziņo par progresu, bet Irāna paziņo par nepakļaušanos. Un abas lietas notiek vienlaikus, kas ir ļoti pretrunīgi. Bet kāpēc? Viens ir domāts rietumu auditorijai, bet otrs daudz vairāk attiecas uz Irānas Islāma Republikas plānu, jo šis ir tas triks. Tieši tā tas izskatījās 2003. gadā, 2013. gadā un 2021. gadā, visās iepriekšējās sarunās. Viņiem nav nepieciešams, lai sarunas izdotos. Viņiem vienkārši vajag, lai tas ilgs pietiekami ilgi. Bet pirmo reizi Irānai ir nepieciešams, lai tas patiešām notiktu nedaudz ātrāk, jo tās naftas uzglabāšanas tvertnes vairs nepiepildīsies. Lai šie urbumi netiktu aizvērti, viņiem ir nepieciešams risinājums. Blokādes pirmā ieroča 46 gadu laikā, kas patiešām rada neatgriezenisku kaitējumu, atcelšana vienošanās ietveros pirms tā šo kaitējumu nodara, ir milzīga prioritāte. Tātad, ja tiek parakstīta vienošanās, blokāde beidzas, Irānas nafta plūst, IRGC atgūst savus ienākumus, urbumi netiek aizvērti, 9 līdz 15 miljārdu dolāru pastāvīgie ikgadējie zaudējumi nerodas. Irānai nav nepieciešama liela vienošanās. Irānai vienkārši ir nepieciešams, lai blokāde tiktu atcelta pirms tvertnes piepildās. Es jums teicu, ka šī būs godīga saruna. Tātad lūk, tā ir. Šoreiz situācija ir nedaudz atšķirīga nekā tas, ko esam redzējuši iepriekš. Blokāda nebija sankcijas, un to nevar apiet. Tā rada fiziskus, iespējams neatgriezeniskus bojājumus Irānas enerģētikas infrastruktūrai. Bojājums, kas neizzūd, kad tiek parakstīta vienošanās. Irānas atbalstītie grupējumi ir pazuduši, Hezbollah ir novājināta, Hamas ir iznīcināta, Hutieši ir tikai ēna no tā, kas viņi bija agrāk. Irāna patiesi ir viena tādā veidā, kā tas nav bijis kopš 1980. gadiem Izraēlas izlūkdienesti, kas režīmu pazīst labāk nekā gandrīz jebkurš cits, saka, ka aprēķini ir mainījušies. Šis triks vienmēr iepriekš ir strādājis. Vilkt sarunas pēc iespējas ilgāk, jo Irāna spēja izturēt spiedienu un pārdzīvot politisko gribu otrā pusē. Taču pirmo reizi ir nopietns analītisks pamatojums, ka Irāna nevarēs izturēt šo konkrēto spiedienu pietiekami ilgi, lai pārdzīvot jebko. Un tieši tāpēc Saūdarābijas sarežģījums ir tik nopietns. Un kāpēc tieši Irāna uzbruka gan Persijas līča valstīm, gan Izrēlai? Jo viņi zināja, ka tieši šīs Persijas līča valsts ir tas balsts, kas varētu ļaut viņiem izdzīvot. Irāna ir izdzīvojusi lietas, par kurām cilvēki teica, ka tā nespēs izdzīvot. Irānas un Irākas karā tika nogalināts simtiem tūkstoši tās iedzīvotāji, un tā izdzīvoja. Zaļā kustība izveda miljonus cilvēku ielās, un tā izdzīvoja. Mazas mini-protesti viena no lielākajiem sacelšanās gadījumiem valsts vēsturē prasīja simtiem demonstrantu dzīvību, un režīms izdzīvoja, jo viņi ļoti labi prot izolēt savu drošības aparātu no pārējās sabiedrības ciešanām. Taču viņi to var darīt tikai ar naudu.
Un blokāda ir izšķiroša tikai tad, ja tā tiek noturēta. Noturēšanai ir nepieciešama politiskā griba. Politiskā griba demokrātijā vienmēr ir ierobežota. Gāzes cenas, vidustermiņa vēlēšanas, prezidents, kurš vēlas savu mantojumu vienošanos, sarunvedēji, kuri varbūt pilnībā nesaprot, par ko viņi vienojas. Tie nav mazsvarīgi faktori. Tie ir tieši tie svīras, kurus Irāna prot izmantot. Tātad lūk, kam mums jāpievērš uzmanība. Vērojiet, kur sāk parādīties naftas uzglabāšanas rādītāji. Kad šīs tvertnes sasniedz kapacitāti, sākas atgriezeniskā fāze, un Irānas steidzamība kļūs nenoliedzama. Jums arī jāvēro, vai Project Freedom atsāksies. Ir ziņots, ka Saūda-Arābija un Kuveita ir atjaunojušas ASV piekļuvi savām bāzēm. Ja operācija atsāksies, un ja šoreiz Persijas līča valstis tiks pienācīgi konsultētas, vienpusējā spiediena scenārijs atkal kļūs reāls. Vērojiet, ko Irāna patiesībā piedāvā, nevis to, ko starpnieki saka par atmosfēru. Ja bagātināšana joprojām nav apspriežama, ja Irānas krājumi paliek, ja IRGC turpina paziņot jaunus noteikumus par šaurumu, vienošanās nav tuvu. Viņi vienkārši turpina izmantot šo triku. Un vērojiet pulksteni, jo pirmo reizi 23 gadu laikā pulkstenis neskrien tikai pret rietumiem. Jautājums ir, vai visi izturēs pietiekami ilgi, lai ļautu tam darboties. Lūk, ko es gribu, lai jūs paturat prātā. Šis nav tikai stāsts par labajiem un sliktajiem vienkāršā nozīmē. Tas ir stāsts par režīmu, kas ir ārkārtīgi labs vienā lietā – izdzīvošanā, un par demokrātisku valdību kopumu, kurām strukturāli trūks priekšrocība tieši tajā, kas varētu to apturēt. Pacietība, jo viņiem ir jāuzvar starpvēlēšanās. Irāna nav muļķa. Tā dara tieši to, ko vienmēr ir darījusi, ar precizitāti, ko dod 46 gadu prakse. Kad to saproti, tu pārstāji brīnīties par virsrakstiem, tu sāc tos lasīt citādi. Irāna signalizē atvērtību vienošanās panākšanai, spiediens kļūst akūts, starpnieki paziņo par būtisku progresu, schēma jau darbojas. Trumps ir optimistisks, vienošanās varētu tikt panākta dažu dienu laikā. Tagad svarīgs ir laiks, šo modeli var pārraut. Vēsture rāda, ka šādi režīmi galu galā sabrūk, nevis tāpēc, ka to vēlas ārējie spēki, bet gan tāpēc, ka iekšējās pretrunas kļūst nesavienojamas. Vīrieši ar ieročiem pārstāja ticēt, nauda beidzas. Bailes, kas satur visu kopā, zaudē savu tvērienu. Vai tas notiks 2026. gadā, ir atkarīgs no viena. Vai blokāde noturēsies pietiekami ilgi, lai aprēķins vairs nesanāktu. Vai rietumvalstis pārstās cerēt, ka Irāna būs saprātīgs spēlētājs, bet pieņems patiesību par to, kas viņi ir, un nepadoties vai neatteikties. Izraēla un ASV pēdējos mēnešos ir izrādījušās pārsteidzoši precīzas, sagādājot pārsteigumus, kas dziļi destabilizēja Irānu, ka to neviens negaidīja. Bet Ahilēja papēdes turpina parādīties. ASV ir citas vajadzības, kas ir svarīgākas par šo, un tāpēc tas vairs nav īsti militārs jautājums. Tas ir politisks jautājums. Un politika, sarežģīta, saspringta, ar vidustermiņu vēlēšanām saistīta politika, ir tieši tā joma, kurā Irāna vienmēr iepriekš ir uzvarējusi. Un tomēr Trumpam vienmēr ir kāds slēpts gājiens. Vai tas viss varētu būt māņi, lai dotu pēdējo triecienu, kas viņus patiešām iznīcina? Esiet uzmanīgi, jo šis ir tas brīdis. Lai visu apkopotu, visu, ko mēs tikko teicām, lūk, kas notiek. Project Freedom, kas vienlaikus ar naftas blokādi atvēra šaurumu, ja tas tiktu turpināts, faktiski liektu Irānai iespēju izdzīvot. Jo viņi ne tikai ilgtermiņā zaudētu savu naftu, kas finansē terorismu visur, bet arī zaudētu iespēju maksāt cilvēkiem savā valstī, kuri viņus aizsargā. Un tas ļauj Irānas iedzīvotājiem cīnīties pret Islāma republiku. Tātad, atgriežoties pie jautājuma, ar kuru sākām, vai Islāma republika varētu sabrukt? Jā, pavisam noteikti. Jo, ja blokāde turpināsies un viņi zaudēs savu naftu, tad viņi var nonākt situācijā, kurā vairs nevarēs maksāt tiem, kas apspiež Irānas tautu. Bet viņi to paredzēja un zināja, ka tas potenciāli varētu notikt. Tāpēc viņi izmantoja savu nelielo ietekmes sviru, saprotot, ka Persijas līča valstis var izdarīt spiedienu uz Trumpu, ko mēs esam redzējuši atkal un atkal. Viņi turpina viņus uzbrukt, padarot šo situāciju ļoti, ļoti problemātisku. Ja turpināsies Project Freedom un blokāde, naftas piegādes apstāsies un nafta neplūdīs no Irānas, kas nozīmē, ka ekonomika stabilizēsies un varbūt pirmo reizi mēs patiešām varēsim viņus pārspēt viņu pašu spēlē. Jo viņa spēle ir vienkārša – turpināt sarunas, turpināt vilcināties, lai iegūtu laiku un atjaunot savas kodolspējas. Viss ir atkarīgs no šī viena jautājuma. Un tagad mums atliek tikai gaidīt un skatīties, kas notiks. Es esmu Ira Kā un tiksimies nākamreiz.